Labvakar visiem, kas piedalās šajā manā webinārā Dziedinām attiecības ar naudu, otrā daļa. Man sauc ir Dācis Pāre. Un šodien jau varat izprast no nosaukuma webināra, ka mēs strādāsim par tēmu nauda. Šis ir otrais webinārs par tēmu nauda. Pirmais notika 31. janvārī, tas jau ļoti sen atpakaļ. Un arī nākošais tad mums būs vēl viens seminārs tieši par naudas tēmu, jo arī šajā webinārā es jums nespēšu izstāstīt visu, ko labprāt jums izstāstīt, tā skaitā arī visus daudzos izpirkšanas tiesas lūgumus mēs neizmantosim. Un tā kā to ir pārāk daudz, tā visu jums dotu kā mājas, tad es izvēlēs, ka būs vēl viens webinārs. Pirms mēs sākam strādāt, atceramies, kā mēs iesildamies un ķeramies klāt. Tad kliķējam sev par rociņām un sākam, es esmu un savu vārdu uzvārdu un tikai vārds uzvārds. Tikai tiem, kas ir gaisma vai nāk no gaismas, ir atļauts atrasties manā telpā. Es esmu un tikai tiem, kas ir gaisma vai nāk no gaismas, ir atļauts atrasties manā telpā. Turpinam. Es esmu un tikai tiem, kas ir gaisma vai nāk no gaismas, ir atļauts atrasties manā telpā. Un tad es ieslēgšu arī ekrānu nākošajam lūgumam. Es vārds uzvārds. Izsaucu sevi vārds uzvārds. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Ar nolūku veikt dvēseles atpazīšanu, sirds centra optimizēšanu, traumatiskā stresa atlaišanu un veselīgu robežu attīstīšanu un uzturēšanu. Pēc nenogurstošanas atgādinu, ka izmantot šo lūgumu katru dienu, īpaši, kas attiecās uz veselīgu robežu attīstīšanu, uzturēšanu, tas palīdzēs jums nosargāt sevi no svešām enerģijām. Tātad mūsu šī vakara tēma ir nauda. Un tā, ka mēs diezgan lielu darbu ieguldīsim, novērtēsim pirms savas attiecības ar naudu, lai vakara beigās varētu novērtēt, kāds ir bijis progress iegūts. Un šo novērtējumu šoreiz veiciet skalā no -10 līdz +10, kur +10 ir ļoti labas attiecības ar naudu, un jūs izjūtat tikai vienīgi pozitīvas emocijas saistībā ar naudu. Jūs varbūt pat ir sajūta, ka nauda jūs mīl. Jūs uzskatāt to par savu sabiedroto. Jūs brīvi ļaujat plūst naudai cauri savai dzīvē. Tas nozīmē, ka jums nauda viegli ienāk, un jūs tikpat viegli arī to spējat atlaist. Jums arī ir pārliecība, ka tad, kad jūs naudu atlaižat, jūs par kaut ko samaksājat, par kādu preci vai pakalpojumu, tad nauda ar vienu roku izdodot, ar otru roku atgriežās. Tad ar vienu roku jūs dod, ar otru roku jūs ņemat tā kā uzreiz atpakaļ. Savukārt, negatīva būs -10, ļoti sliktas attiecības, kur tas viss ir ar negatīvu zīmi. Tātad izjūtat konfliktu ar naudu, tad, kad domājat par naudu, jums ir negatīvas emocijas, tas var būt dusmas, aizskaitinājums, nicinājums, iespējams pat arī zemes pašvērtējums. Jūs vislabprātāk vēlētos, ka naudas vispār nav. Tad jums arī sarežģīti ir maksāt rēķinus, jūs to kavējat darīt, vai arī tad, kad jūs maksājat, tad pat laicīgi izjūtat daudz negatīvas emocijas. Jums ir bail, ka, ja jūs naudu izdosiet, tā neatgriezīsies, un bieži tā arī notiek, ka jūs naudu esat izdevuši un makā ir tukšums pēc tam, vai bankas kortā ir tukšums, un nauda ilgstoši nenāk atpakaļ. Un ja kurš starpstāvoklis starp šiem te zīmēm vai visiem no dzirdams skaņa,
Uzrakstiet. Man ir labi. Ir, jā. Varbūt uzrakstiet kāds lūdzu Sintijai, ka viņai vajadzētu vēlreiz piestāties no piestāšanās, ka tas nav noticis. Un jebkurš starpstāvoklis, tas ir -10 un 10 varbūt jūsējais, un kā to noteikt, tad nav tāda konkrēta formula, ka tas skaidrs nozīmē to, un arī šajos galas stāvoklis var būt, ka ne viss ir par jums, bet tā iekšējā sajūta jūsējā saka, ka tas ir vai no -10 vai +10 vai puškaļas starp viņiem. Tad 0 būtu tāds ļoti vidējs stāvoklis, tas nozīmē neitrāls stāvoklis, tas nozīmē, ka nav ne labas, ne sliktas, un ja ir vairāk labas, tad būs visticamāk plus, un ja ir vairāk sliktas, tad būs mīnus, bet kāds skaitlis, to jūs paši izlemiet, un ja jūs nevarat izlemt, nevarat sajust, tad vienkārši miniet. Visticamāk, tas arī būs pareizais skaitlis. Šo skaitli vēlaties var padalīties čatā un arī priekš manis, lai es redzu šo informāciju, kā jums ir. Bet varat arī pierakstīt priekš sevis, vienkārši lai jūs atceraties, kāds tas skaitlis ir bijis. Tāda 0, tāda -3. Spēļot par tiem, kam ir +10 pie manis šo webināru nebūs atnākuši, tad, ja jūs vēlaties kaut ko risināt, visticamāk arī ir ko risināt, bet iespējams, ka jums šis skaitlis ir pietiekoši liels pozitīvs. Tagad tā nākšu atpakaļ, +4. -3 līdz +3, -4, kā kurā jomā, drīzāk vidēji ar -2. Nu, priecājos, ka nav maksimālais -10. Un tad es saprotu, no 0 ir -3 vai +-. Jautājums, kas ir nauda? Vai jums ir viedoklis savais, kas ir nauda? Kādi ir jūsu ticējumi par naudu? Tev vajag ticējums vai definīcija? Man kretinisms pamodās. Jebkura definīcija būs ticējums. Bet tas ir jūsu viedoklis, tas būs ticējums. Enerģijas forma, instruments, enerģija un pašnovērtējums. Vērtības mērs. Vērtības mērs. Vai kāds varētu uzrakstīt tai Sintijai, mums ir 2 Sintijas, bet tai Sintijai, kurā neparādās mikrofoniņš, kad viņai ielagojoties ir jānospiež, ka viņa piestāsies audio savādāk, viņa nedzird un nedzirdēs. Kurai Sintijai? Tai, kurā nav mikrofoniņš. Es uzrakstīšu. Ok, paldies. Tā. Es uzrakstīju otrai droši. Ir līdzeklis, piekrīt, tā ir arī enerģija vienlaikus. Papīriņš, ar ko var izdarīt dažādas lietas. Arī monēta iespējams. Jā, bet vienīgais patiesais ticējums ir nauda. Visi pārējie ir mūsu interpretācija par to, kas ir nauda. Es testēju un skatījos dažādus ticējumus, kas ir par naudu un ap naudu, un novērtēju arī tos skalā no -10 līdz +10, kur plus tad būtu šie pozitīvie un -10 negatīvie ticējumi. Un es jums parādīšu to savu tabuliņu sarakstu, ko es ieguvu. Kā naudas prāt, cik pozitīvi vai negatīvi ir šie ticējumi. Un, ja jūs skatāties šos ticējumus, tad redzēsiet kaut kādu sistēmu, ko es pamanīju, ka tas, kas tieši attiecās uz naudu, ja tas ir negatīvs, tas ir tieši stāv ar mīnusa zīmi, un ja tas ir kaut kas vairāk pozitīvi, tas stāv ar plus zīmi, un tie ticējumi, kas ir mums par naudu, kā piemēram, naudu man nemīl, es neprotu nopelnīt naudu, tie ir
it kā neitrāli 0, ja, tad tie nav ne pozitīvi, ne negatīvi. Šie ticējumi, ja mums eksistē, tad viņi mums var traucēt pelnīt naudu, ja, tie ir ierobežojušie ticējumi, bet savukārt attiecībās ar naudu viņa nespēlē lomu nekādu, dēļ tā, ka naudu uz jums neapvainosieties, ja jūs ticēsiet, ka jūs neprotat nopelnīt naudu. Un pēc zamāk arī vēl, ka tas ekrānā neietilpst, ir sarakstīti arī vairāk pozitīvi ticējumi, ko es testēju. Un ir interesanti, ka ticējums, ka nauda ir papīriņi, ja, vai nauda ir banknotes un monētas, tas ir tikai +4, bet ticējums nauda ir vairāk nekā banknotes un monētas, ir +10. Tad nauda tiešām ir kaut kas vairāk nekā tikai to fiziskā izpausme. Un naudai var secināt, ka nepatīk ticējumi par to, ka nauda nepietiek, vai ka naudas vienmēr ir par maz. Ja, tad naudai patīk, ka viņa zina, ka mēs zinām, ka nauda vienmēr ir pieejama, un tā ir enerģija, tā atvieglo mums dzīvi, atbrīvo mums, ļauj mums darīt brīnišķīgas lietas un būt aussirdīgiem, izpalīdzīgiem. Un šos te ticējumus nošpikojot, mums būs prātiskā darbošanās, un mēģināsim atklāt, kādi ir jūsu ticējumi par naudu. Un tas, kā to visvienkāršāk ir izdarīt, ir klausīties, ko jūs paši runājat. Protams, tas, ka jūs klausīties, tagad nerunāsieties paši ar sevi, tas varētu darīt arī mājās, kā ierakstot diktafonā savu monologu. Šoreiz mēs izmēģināsim Zoom iespēju sadalīties grupās, es jums nospiedīšu pogas un piedāvāšu jums iekļauties kādās tā kā istabās, droši ejiet uz turieni, un jums būs uzdevums 10 minūšu laikā pārunāt un atklāt savus ticējumus par naudu. Un tāds labs veids, kā to būtu darīt, ir kādam runāt par tēmu naudu, vienkārši stāstīt visu, ko jūs domājat par naudu. Un tie, kas klausās, pieraksta katru frāzi, ko nepazīst, ka tas varētu būt ticējums. Bet jūs arī trenēsieties šādā veidā noķert savus ticējumus, un tas ir tieši tas atklāšanas noslēpums, ko es daru, kad es strādāju ar jums, es klausos, ko jūs stāstat, un vienkārši uzdos jautājumu, vai tas ir ticējums, jo principā, kurš apgalvojums tas ir mūsu ticējums. Ja? Mēs esam 13 pēc manis. Es sadalīšu uz 4 grupās. 3/4. Jūs paši varat izvēlēties, savstarpēji vienoties, kurā grupā, kurš būs tas, kurš uzsāks, tad 10 minūšu laiks, es pēc tam jums došu ziņu, ka jums ir jābeidz, un nāksiet pēc tam lūdzu atpakaļ. Tā, un šim te ierakstam es uztaisīšu pagaidām pauzi, tad, ja jūs skatāties šo manu video ierakstā, tad arī tagad uzlieciet pauzi un izdariet tā, ka jūs paņemiet diktafonu, kurš ir lielākajā daļā skārēņu jūtīgo telefonu pieejams arī datorā, kur ir mikrofons. Ieslēdziet to un izstāstiet sev visu, ko jūs varat izstāstīt par naudu, un pēc tam noklausieties šo savu monologu un uzmanīgi klausoties pierakstēt, tad kas ir bijis, kuri apgalvojumi jums ir bijuši, ko jūs esat teikuši attiecībā uz naudu. Es turpinu šī webināra ierakstu, jūs klausāties atkārtojumā, vēl nepaspējat nospēst pauzi un izpildīt vingrinātu, tad noteikti to izdariet. Priecājos jūs šeit redzēt visu atpakaļ galvenajā istabā, un es lūdzu nelielu atgriezisko saiti, kā jums veicās un ko jūs atklājāt. Cik sarežģīti bija klausīties citos un pamanīt ticējumus, svešus putnus tā teikt. Un cik atpazināt kā savējos. Jā, varat gan rakstīt, gan arī pieslēgties, ja vēlaties. Izstāstīt. Man bija ļoti viegli runāt pašai. Jā, vienīgi varbūt pa vienam tad runāt. Jā? Zīle? Es negribēju kādu pārtraukt. Man ļoti viegli runāt pašai. Es arī biju pirmā, un beigās nāca, ka es aizņēmu kaut pusi ēterus, jo mēs nebijām aprēķināti šīs laiku. Un citos klausīties bija ļoti interesanti un redzēt, kādas ir dažādas skatījumi uz vēl līnijām tieši to pašu lietu, bet tie dažādie skatījumi ar dažādām dzīves perspektīvām, tas bija ļoti interesanti. Aha, ok. Sintī, tu vari iestāst mikrofons ar? Jā,
Mēs mūsu grupiņā, man liekas, mums jau bija katrai izkristalizējušies tie ticējumi, kurus mēs tā ļoti, tā teikt, noteicām vienu otrai, un tur daudz nebija ko filtrēt. Lielā mērā tie arī bija līdzīgi. Mums sadalījās vairāk uz daļām to, ka pusē no mums ir bail naudu tērēt, un otrai pusē galīgi nav bail, lai nauda nāk un lai ir ko tērēt. Jā. Es redzu, ka ir viens ticējums ticis uzrakstīts, nauda ir netīra, nauda krīt no gaisa. Tas tās pozitīvs ticējums, nauda krīt no gaisa. Bet nauda ir netīra. Tas ir noteikti bērnībā iegūtais ticējums, kur visticamāk vecāki vai kāds cits pieaugušais vai mazais bērns nebāztu monētu mutē, teica, nauda ir netīra, nedara tā, jā, vai kaut ko līdzīgi, varbūt pietiekoši agresīvi aizliedz bāzt naudu mutē. Nu, zini, šī aspektā viņa tiešām ir netīra. Kur tie cilvēki tik to naudu nebāž? Es piekrītu par to, ka šī aspektā viņa ir netīra. Jautājums ir, ko mazais bērns notic un kā mēs pēc tam ticam visu mūžu. Jā, vai pēc tam mēs esam spējīgi piesaistīt naudu, tāpēc, ka viņa taču ir tik netīra. Ja? Tad šī pārnese veidojās ar to, ka mēs neteicam nevis uz fizisko netīrību, bet vispār uz netīrību kā tādu. Nauda nekrīt no gaisa, tas būs tas tāds jaunums. Nauda nāk viegli un tic vajag. Tas, kas man nāk prātā, ir par to netīrību, tas krievu humors vai tas armēņu rādio saucamais padomju laika, kad деньги это грязь, давай будем копаться в этой грязи. Nu, ja jau grязь, tad man tā tas grязь. Es atvainojos ļoti, es drīkstu iespraukties pa vidu. Zināt, par bērnību, par naudu man ir tāda tāda atmiņa. Mana mamma strādāja par kasierīti tādā uzņēmumā, un viņai bija milzīgs naudas seifs, un viņa reizē mani ņēma līdzi, neplabprātīgi. Tad tas ir cits stāsts, piespiedu labprātīgi kārtā, un viņai nebija ar mani ko nodarbināt, un viņa ļāva, kad neviens neredz, man ar naudu spēlēties. Un es jums varu padalīties ar šīm atmiņām un ar šīm smaržām, ko uzsver. Man bija, varbūt tā līdz 5 gadiem skolā negāja noteikti. Un es jums varu pateikt, ka naudai ir brīnišķīga smarža, ne ar ko tā nav salīdzināma. Un tur bija naudas paciņas. Viņa man teica, tikai nedrīkst, tā vēl bija padomlaika nauda, es jau esmu pietiekami veca, ja? Bet viņa bija brīnišķīgā krāsā. Tā krāsa pilnīgi ir. Viņa man ļāva tādā seifā sēdēt milzīgajā, ja? Un neplēstās, protams, es tās paciņas atplēsu vaļā, un arī uz tausti viņa ir pilnīgi, tā ir pilnīgi kruta enerģija. Es jums varu, kā bērni, to es atceros, es jums varu to dalīties, jā, piedodiet lūdzu viss, jā. Paldies. Ir pozitīvi. Vēl viens iestarpinājums par tēmu. Savukārt, kad biju maziņš, es atceros, man māsa, kura bija vecāka, pie viņas nonākušās banknotes, viņai patika, viņa mazgāja. Viņa paņēma, viņas nomazgāja, un viņai bija smukas jaunas, ko var atdot kā nevienam. Nevis kaut kādas netīras vai saburzītas. Jā, es varu atzīties, ka es arī kā bērns to darīju. Dulās Paulīnas filmas ietekmē arī mazgāju un gludināju. Neatceros, ka mēs ar māsu būtu karnieši, bet mazgājuši un gludinājuši, mēs to darījām. Slapas banknotes ļoti smuki čukštēja zem gludekļa. Bet nauda tāda nav tikai banknotes un monētas. Atcerieties, ka nauda ir kaut kas vairāk, tā kā ir šīs pozitīvās asociācijas ar naudu tieši banknošu izskatā, bet ir arī nauda kā enerģija. Tāpat ļoti daudz rituālu, kas ir saistīti ar naudu piesaistīt, noturēt un pilnmēnesis vīņas, nauda ir jākrāj, nauda ir jānopelna, nekas nav par brīvu. Nekas nav par brīvu, tas noteikti arī ir ierobežojušais ticējums, jā, ar to ir vērtīgi strādāt. Ka nauda ir jākrāj, tad ir jautājums, kāpēc nauda ir jākrāj, vai tur, cik daudz tur bailes slēpjas apakšā, ka nauda ir jānopelna. Pozitīvs, bet ne līdz visiem 100% pozitīvs ticējums. Dēļ tā, ka tas izslēdz to iespēju saņemt naudu vienkārši tāpat, kas ir īpaši sievietēm ir iespējams, piemēram, no savu vīriešu saņemt naudu vienkārši tāpat. Naudu var arī atmaskāt, jā. Naudas vērtība inflācijas dēļ krīt.
Jā, nevis vērtība krīt, bet to, kā mēs naudu uzskatām par to, cik viņa, nauda kā savu vērtību, kā enerģiju savu vērtību nepazaudē. Tās enerģijas atspogļojums banknotēs vai kādā konkrētā cipariņā, tas mainās. Un tā tiešām arī ir, ja skatās preču cenas laika gaitā, piemēram, māju cenas, atceros tādu stāstu par to, ka 50. gados Lielbritānijā mājas maksāja tik, cik tagad ir 1 mēneša hipotekārā kredīta maksājums. Tad cik ļoti ir pieaugusi naudas, principā naudas vērtība ir pieaugusi, ja, tad cik daudz vairāk mums ir nepieciešama nauda nekā pāris gadus atpakaļ. Un arī skatoties to, kas notiek Eiropā ar eiro, ja, tagad arī cik maksāja tā pati maize kādreiz, cik maksāja degviela kādreiz, tas viss ir pieaudzis, tās izmaiņas ir notikušas. Okay. Ko mums darīt, ja mēs atklājam sev negatīvus ticējumus, vai arī mēs vēlētos tikt pie kādu pozitīvu ticējumu? Tātad ar pozitīviem ticējumiem ir tā, ka lielā mērā tie mums atnāk automātiski, jo bieži viņus nomāca negatīvie ticējumi. Ja pozitīvu ticējumu kādu konkrētu nav, bet jūs man vēlaties piesarunāties, tad jums iedošu arī lūgumu, kuru ticējumu tad jūs varētu sev gribēt. Bet pirms jūs uzsākat jebkādu darbību ar šo ticējumu mainīšanu, tad tā kā vērtīgi ir šos ticējumus, vienalga, vai tie ir pozitīvi vai negatīvi, novērtēt, cik viņi ir patiesi. Tas atkal ir skalā no 0 līdz 10, kur 0 ir absolūts muļķības un 10 ir pilnīgi patiesība. Piemēram, cik jums ir patiesa ticējums, kur no tie, ko jūs man rakstījāt, nauda ir netīra. Ja, cik jums katram ir patiesa ticējums, nauda ir netīra. Vai arī, ko es jums piedāvāju kādu no saviem ticējumiem, tieks pie tajā galīgi ekstrēmiem, ka nauda ir visa ļaunuma avots. Vai nauda laimi nenes. Esmu savulaik dzirdējis, ka ar ezotēriķiem, kas mācā attiecības ar naudu, ka viņi apgalvo, ka nauda ir mans kalps. Ja, tad pēc mana vērtējuma nauda saka, viņai šis ticējums absolūti nepatīk. Ja, tad vai jums ir šāds ticējums, nauda ir mans kalps? Okay. Tad vai ir kāds, kuram nav ticējums, tad ir nulīte, ka nauda laimi nenes? Vai kāds ir, kam ir 10-nieks? Kā šobrīd sanāk, 10-nieks ir pilnīgs jā? Jā, pilnīgs jā, 10-nieks. Tātad, ja ir ticējums, tad ir 10-nieks, un ja nav ticējums, tad ir 0. Tad vai kāds ir, kam ir 0, kam nav šī ticējuma, ka nauda laimi nenes? Vienu 0 redzu. Daudziem. Ok, labi. Tad cits ticējums, kur mēs kopīgi varētu izmantot. Nauda ir visa ļaunuma avots. Vai ir kāds, kam ir 0? Tas nozīmē, ka nepiekrīt tam? Jā. Pilnīgi nepiekrīt. Tad nav pat šaubas, nav pat vienniecības, ka, varbūt tomēr tā arī varētu būt taisnība. Ir kāds, kurš redzu trīnieciņu. Bet ir daudzas 0. Nauda ir brilles. Es tikko izdomāju ticējumu. Nauda ir brilles, ar kurām labāk var saskatīt citus cilvēkus. Okay. Es neprotu nopelnīt naudu. Es neprotu pelnīt naudu. Vai ir kāds, kam ir, kam nav 0? Vai visi ir, kam es neprotu, un tas jau būs spēcīgāk. 8, 5, 6, visi 15. 7. Labi. Bija labojums neprot nopelnīt lielu naudu, tad to var izmantot, ja būs tikai viens vārds jāiekļauj iekšā. Ir šaubas par to. Ok, tas nozīmē, ka ja šaubas, tad tā nav 0. Jā, liela neprot nopelnīt. Lieliski. Tad mums izvēlēsimies ticējumu, es neprotu nopelnīt naudu vai neprotu nopelnīt lielu naudu, tad jūs varēsiet piefrizēt. Atcerieties, ka mēs ticējumu maiņai izmantojam vienu to pašu lūgumu, un nekas nav mainījies arī šajā reizē, lūgums būs tieši tas pats. Tad atcerieties savu skaitli vai to pierakstiet, un tad ķeramies pie šī ticējuma maiņas.
Tā, un te mums viņš ir. Es vārds uz vārds. Izsaucu sevi vārds uz vārds. Uz pilno izspriešanas tiesu. Kopā ar savu sirdi, ķermeni, dvēseli. Apziņu, zemapziņu un garu. Visām manām dzimtas līnijām. Un visiem mūsu pavadoņiem. Es lūdzu analizēt ideju, ka es neprotu nopelnīt naudu vai neprotu nopelnīt lielu naudu un koriģēt to tās izcelsmes vietās. Un tad ieklausieties sevi, kas ar jums notiek, un uzrakstiet, vai jūs tikāt līdz nulītei. Jā. Jau, lieliski, viens bingo. Pirmais bingo jau ir, kā ir pārējiem. Uz 5 nokritās netika. Šo te lūgumu var atkārtot arī vairākas reizes, bet mēs varam formēt arī savādākā veidā. Nav izmaiņas. Par 1-2 nokritās. Lieliski, ja nokrītās, ir vienkārši lieliski. Vienalga, vai jums nokritās vai nenokritās vispār, tad, ja nav nulīte, tad tas, ko dariet nākošais, tad sajūtiet sevī pretestību atlaist šo ticējumu. Jo loģiskais prāts var teikt, bet tu taču tiešām neprotu, nekad to neesi izdarījusi, jau izdarījusi. Sajūtiet to pretestību, kurā vietā viņi ir. Un tad atkal atkārtojiet. Es vārds uz vārds. Izsaucu visu savu pretestību. Atlaist ideju, ka es neprotu nopelnīt naudu vai lielu naudu. Uz pilno izspriešanas tiesu. Es lūdzu analizēt visus šīs pretestības rašanās iemeslus un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Atkal ieklausieties sevī, kas jums mainās. Varat pavērot savas ķermiskās reakcijas. Nokritās uz 0. Lieliski. Ja šīs izmaiņas nenotiek uzreiz, tas arī ir normāli, jo visu šo enerģijas darbu tie var prasīt arī to, ka mūsu fiziskais dators, mūsu bioloģiskais ķermenis restartējas, nozīmē, ka mēs ejam gulēt un paguļam. Es redzu, ka ir 4 parādījušies. Šis sabalsojums procesā aizgāja. Lieliski. No šo pašu lūgumu mēs varam skaidīt, lūgumu par tieši šo pašu tēmu, varam skaidīt vēl citā veidā, tas ir nākošais lūgums. Tiem, kuriem nav 0, varat atkārtot. Un līdzi es vārds uz vārds. Izsaucu sevi vārds uz vārds. Uz pilno izspriešanas tiesu. Kopā ar savu sirdi, ķermeni, dvēseli. Apziņu, zemapziņu, garu, visām manām dzimtas līnijām un visiem mūsu pavadoņiem. Es lūdzu analizēt mūsu laika līnijas un atklāt katru un ikvienu iemeslu, kāpēc mēs pretojamies koriģēt un atlaist ideju, ka es neprotu nopelnīt naudu vai lielu naudu. Es lūdzu šos iemeslus analizēt un koriģēt tos to izcelsmes vietās.
Un atkal ieklausieties sevi, kas ar jums notiek. Nu, kā mainās jūsu skaitlis? Vai tas krīt, vai tagad neatlaidīgi stāv uz vietas? Samazinās. Viennieks palicis no 4. Ja? Iepriekš par 4. Viens variants ir, kā vēl var skaitīt lūgumu, ir uzdot sev jautājumu. Tas no klasiskā, jebkā izmainīšanas ir, vai es joprojām ticu, ka es neprotu nopelnīt naudu, vai neprotu nopelnīt lielu naudu, vai es kaut vai daļai joprojām tam ticu, ja atbild ir jā, tad es izsaucu visus iemeslus, kāpēc es tikko teicu jā. Arī otrs variants ir izmantot šo garāko ceļu, ja, tad to, kā mēs izmantojām iepriekš, klasisko lūgumu par to, mēs lūdzam analizēt šo ideju, un var arī vēl otru rinkopu, ka mēs varam lūgt analizēt arī visas situācijās, kuras šo ideju radīja. Ja, pamēģināsim to. Es vārds uzvārds. Izsaucu sevi vārds uzvārds. Uz pilno izspiešanas tiesu. Kopā ar savu sirdi, ķermeni, dvēseli. Apziņu zemapziņu un garu. Visām manām dzimtas līnijām. Un visiem mūsu pavadoņiem. Es lūdzu analizēt visas mūsu laika līnijas un atklāt katru un ikvienu situāciju, kur šo ideju radīja ideja, ka es neprotu nopelnīt naudu, vai arī kura radās dēļ šīs idejas. Es lūdzu visu šīs situācijas analizēt un koriģēt to izcelsmes vietās. Un atkal ieklausieties sevī, kas ar jums notiek, kā mainās jūsu vērtējums šim pašam ticējumam. Viens 5. No iepriekšējiem 2 vēl ir samazinājies. Nulle ir. Lieliski. Tā ir tiem, kuriem bija lielie skaitļi pašā sākumā. Vai kaut kas ir mainījies? Kur? Jā. Samazinājās uz pusi. Jūs ticēt, ka 0, bet loģiskais prāts šo domu īsti nevar pieņemt. Un tad arī var pamēģināt kādu nakti nogulēt un brīdien atkal sev patestēt. Aizskrējuši ar mums tagad parādās bailes. Bailes pelnīt naudu. Vienkārši es vārds uzvārds. Izsaucu visas šīs bailes uz pilno izspiešanas tiesu. Es lūdzu analizēt to rašanās iemeslus un koriģēt tos to izcelsmes vietās.
Es jums tad parādīšu vēl tos pozitīvos ticējumus, kas man bija uz 10 šeit apzīmēti. Jūs varat izvēlēties kādu no tiem, tad novērtēt. Varbūt kāds no tiem jums nav klātesošs, vai arī varbūt jūs sev jautājat, cik tas man ir patiesi, un tad patiesība nebūs uz 10. Un tad jūs varētu izmantot par ticējumu, kur jūs vēlaties sev ieprogrammēt. Vai arī jūs, tagad jūs grupinā strādāt, varbūt bija kāds cits pozitīvais ticējums, kurš nav jums piemītoši, un tad jūs pajautājat, vai jums ir cik spēcīgs šis ticējums ir tagad. Un, protams, tas, ko jūs vērtējat, tas ir šobrīd tikai prāta līmenī, un lai zemapziņas līmenī dabūtu iekšā, mums var visus var ieprogrammēt. Tā var. Ar ticējumiem ir tā, ka gan viņu aplēšana, gan ar ieprogrammēšanas labāk ir vajag pa vienam. Tas ir pats labākais. Tā kā ticējumi ir ļoti daudz, viņus var grupēt pa līdzīgām tēmām, bet jebkurā gadījumā labāk ir to visu darīt pa vienam. Okay. Tad izvēlamies kādu ticējumu. Tas ir katrs pats no jums izvēlas, kam tad jūs vēlaties pozitīvi ticēt. Un lūgums, kuru mēs izmantojam, ir šis te. Es vārds uz vārds. Tad mēs novērtēt no 0 līdz 10. 0 jums šī ticējuma nav, 10 ir maksimums, ja 10 nav vērts šo lūgumu skaidrīt par konkrēto ticējumu, jāsmeklē kāds, kuram nav 10, bet kurš nav pilnīgi patiesība joprojām. Es vārds uz vārds. Izsaucu sevi vārds uz vārds. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Kopā ar savu sirdi, ķermeni, dvēseli. Apziņu, zemapziņu, garu. Kopā ar savu sirdi, ķermeni, dvēseli, apziņu, zemapziņu un garu. Kopā ar visām manām dzimtas līnijām un visiem mūsu pavadoņiem. Es lūdzu mums būt atvērtiem un vēlēties pieņemt ideju, ka, var minēt savu ticējumu, ka mums vēlēties labāk ticēt. Es lūdzu jebkādu šai idejai pretējo informāciju, koriģēt tās izcelsmes vietās. Un atkal ieklausoties sevī, kas ar jums notiek. Novērtēt savu ticējumu, par kuru tikko skaitījāt šo lūgumu, cik jums tas ir kļuvis patiesi. Vai kaut kas izmainījās? Nu, tā patīkami palika forši. Okay. Ir pretestība. Tad atkal tieši tādā pašā veidā, kā iepriekš mēs skaitījām lūgumu pretestību, tad mēs izmantosim līdzīgu, kas man vēl nav uzrakstīta, bet nomainīs viņā tikai vienu vārdu. Tad sajūt šo te pretestību. Un šis te lūgums būs, pat nevis atvērts, bet pieņemt ideju. Es vārds uz vārds. Izsaucu visu savu pretestību, pieņemt ideju, ka, un minēt savu ticējumu, kur vēlties sevi nostiprināt uz pilno izpirkšanas tiesu. Es lūdzu analizēt visu šīs pretestības rašanās iemeslus un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Atkal ieklausieties sevī. Un tieši tāpat pielāgot arī nākošo ticējumu, bet arī šeit koriģēt un atlaist vietā minēt vārdu pieņemt. Pieņemt ideju. Kas mainās pēc šī lūguma uzskaitīšanas?
Ir 10 vai kļūtam, jā. Tāds saslojums iestājās. Bērnās sajūta ķermenī parādās iekšā stabilitātes izjūta. Forši. Ja neliela pretestības sajūta, kur tāds tikpat nesanājās, vienīgs miers iestājās. Nu, redz, cik liels, ka tā jums, jūs redzat, ka šīs te rezultāts ir. Un, ja nav vēl iegūstas rezultāts, kur jūs ļoti vēlaties, tad atvērt tikai turpināt strādāt. Dažādos veidos skaitīt lūgumus un pārprogrammēt sevi. Vai arī vienkārši nogaidīt līdz pāris dienas un skatīties, kas jums izmainās. Ja, tā tiem, kuriem tas enerģētiskais darbs nenotiek tā uzreiz, ir tādi cilvēki, dodiet savu laiku, tad jūs varat pastrādāt un iedot laiku, lai tas viss tā kā sakārtojas iekšēji jūsu enerģētiskajā sistēmā, un tad novērtot vēlreiz. Tad nākošā tēma, kurā es tā īsi vēlos pieskarties, ir par izmantoto vārdu nozīmi. Un šie te vārdi ir, kurus mēs izmantojam, tad mums patiesībā ne tikai attiecībā uz naudu, bet ko citu. Vai mēs sakam, man vajag, es gribu, vai es izvēlos, vai es daru. Īstenībā šie te vārdi ir atbilstoši arī cilvēkā bērnības vecuma attīstības fāzēm, kur pirmās ir tikai vajadzības, pēc tam parādās griba, tad rādās izvēle. Un tad bērns pieaugot sasniedz šo posmu, kad arī sasniedz to sasniegumus, ko bija izvēlējies. Kad mēs runājam par naudu, vai, piemēram, vajadzību maksāt mūsu rēķinus, vajadzību strādāt, tad tajā mirklī, kad mēs sakam, man vajag samaksāt rēķinus, man jāsamaksā rēķini, šiem vārdiem ir tāda nedaudz upura pieskaņa, jo tad ir it kā kāds ārējs spēks liek mums kaut ko darīt. Savukārt ar gribu ir tā, ka es varu gribēt maksāt rēķinus, bet joprojām to nedarīt. Daudz labāk ir teikt, es izvēlos maksāt rēķinus, es izvēlos strādāt, es izvēlos pelnīt naudu. Un, protams, vēl lieliskāk, ka jūs varat pateikt, kā pagātnē, kā notikuši faktu, es samaksāju rēķinus, es strādāju, arī tā kā tagadnē, ka es jau to daru. Ja, bet ja jums ir par to, kas ir, ko ir nepieciešams, tad labāk izvēlēties vārdu es izvēlos. Jūs arī varat paši iejusties un pateikt šīs te frāzes un sajust, kāda ir atšķirība. Un noteikti lielākā daļa ne visi pamanīs to, ka man jāmaksā rēķini, ir krietni nepatīkamāks sajūta šeit nekā, ja es saku, es izvēlos maksāt rēķinus. Jūs paši sakat, nevis tikai es saku. Jums arī materiālos būs aprakstīts vēl pāris lietas, ko es varēsiet izlasīt. Skatos to, ka mums laiks iet uz priekšu. Par to, kas ietekmē jūsu attiecības ar naudu. Tad attiecības ar naudu noteikti ietekmē arī visādas negatīvās lietas, kurām mēs bieži vien pat neticam. Mārta, pats vēlos un gribēju uzdot jautājumu. Jā, tāds man ir jautājums ātrs. Jā. Par mīkstinājumu formu. Jā. Tad man ir tāds, ka naudiņa, tur drusciņi, tur gribās uzbūvēt rūpnīcu, nevis lielu skaistu, kas pelna, kas nes naudu, bet maz rūpnīciņu, maz veikaliņš, tas arī kaut kāds ticējums. Tas noteikti tev programmas to negatīvu. Tu dabūsi maz rūpnīciņu. Es gribu lielu rūpnīciņu. Tas tās tev, ka tu gribi lielu rūpnīcu uzbūvēt. Es redzēju kaut ko tādu smieklīgu fotogrāfiju, kur vīrs sēdē, virzē tā kā pelbasēnā vai peļķē, viņam blakus bija maza mājiņa. Ja? Tad iegūst to, ko vēlēs mazu mājiņu ezera malā. Jā. Ok, paldies. Jā, tā kā to vērtīgi ir mainīt. Jā, jā, ok. Tā. Tāda tēma ir par negatīvajām enerģijām, un tēma ir lāsti, burvestības nolādējumi. Pat tad, ja mēs neticam, ka kaut kas tāds eksistē, diemžēl mana pieredze rāda, ka eksistē arī šādas lietas, un ar lāstiem ir
patiesībā pavisam traki, jo mēs mēdzam nolādēt citus cilvēkus, pat īsti neapzinoties, ko mēs darām, pat uzliekot lāstu. Un tas izpaužās tā, ka, ja ceļšķi vecākā paudze salīdzinot ar skatoties, kā jaunajiem iet, vai kā, piemēram, bērni, kad neklausat, saka, tad, kad tu būsi manā situācijā, tad tu redzēsi. Ja? Tad, kad tu salauzīsi kāju, tad tu sapratīsi, kā es šobrīd jūtos, kas automātiski ietver sevi vēlējumu, lai šis cilvēks arī salauž kāju. Un līdz ar to mums šādi lāsti var būt tikuši uzlikti, pat tad, kad mēs īsti to neapzināmies kā lāstus. Bet šī enerģija darbojas, jo tas vēlējums tur ir bijis. Protams, mēs būtu arī nopietnākas lietas, kur cilvēki ir devušies pie burvjiem un būrušies, vai kaut kāds īpašs ritāls paši ir veikuši. No šīs enerģijas ir iespējams atbrīvoties. Un to mēs atkal darīsim, izmantojam izpirkšanas tiesu. Un es jums piedāvāju šos te lūgumus, vienkārši noskaitiet viņus pat tad, ja jūs nezināt, vai uz jums tas attiecās. Kāpēc? To varēsiet redzēt pēc tam, kad kaut kas dzīvē sāks mainīties. Ja? Tad šie te lāsti un burvistības, tas var būt viens no iemesliem, kāpēc jūsu attiecības ar naudu ir sabojātas. Es vārds uz vārds, izsaucu sevi vārds uz vārds, uz pilno izpirkšanas tiesu kopā ar visām manām dzimtas līnijām ar nolūku analizēt visu mūsu laika līnijas un atklāt katru un ikvienu lāstu, nolādējumu vai nobūrumu. Es lūdzu visus tos koriģēt to izcelsmes vietās. Es vairāk nepieņemu šādu iejaukšanos savā enerģijas laukā. Es pieprasu atteikties no visiem lāstiem, nolādējumiem un nobūrumiem. Un tad ieklausieties sevī, kas ar jums notiek, vai kaut kas mainās. Ja jūs jūtat spēcīgu reakciju, tad visam noteikti, ka šī tēma bija jūsējā. Ja reakcijas nav, tad teorētiski ir iespējams, ka mēs vienu lāstu dzīves laikā esam jāmuši. Tad neliela pauze ieklausamies, un tad ar otru lūgumu. Tā. Smagums sirdī. Tas nozīmē, ka kaut kas tomēr ir bijis. It kā uztver sāsinājās. Noguši kaut kas. Tad kā rīkoties tad, ja ko citam es vēlējos neapstinoties, tad tam es nodarīšu šis te otrs lūgums. Es vārds uz vārds. Izsaucu sevi vārds uz vārds. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Kopā ar visām manām dzimtas līnijām un kopā ar katru un ikvienu, kurš jebkad mūs ir nolādējis, nobūris vai uzlicis mums lāstu, un kopā ar katru un ikvienu, kuru mēs jebkad esam nolādējuši, nobūruši, vai kuram esam uzlikuši lāstu. Es lūdzu analizēt visu mūsu laika līnijas un katru un ikvienu konfliktu mūsu starpā atrisināt astrālajā plaknē. Es lūdzu analizēt šo konfliktu rašanās iemeslus un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Es lūdzu, lai mēs visi atvainotos viens otram, nožēlotu izdarīto, labotu pieļautās kļūdas un novērstu to izraisītās sekas. Es lūdzu, lai mēs visi lūgtu piedošanu viens otram un būtu atvērti un vēlētos piedot viens otram un arī sev. Es lūdzu, lai mēs atlaistu kādu vajadzību pēc atmaksas, atriebības vai pabeigšanas. Es lūdzu Dievu,
lai mums visiem tiktu piedota mūsu rīcība. Es lūdzu mums visiem dvēseles atpazīšanu, absorbētā dvīņa atrisināšanu, parazītiskā dvīņa atrisināšanu, sirds centra optimizēšanu, traumatiskā stresa atrisināšanu, veselīgu robežu attīstīšanu un uzturēšanu un enerģijas iepakojuma optimizēšanu. Un tad atkal ieklausieties sevi, kas tā jums notiek pēc šī garā vilkuma noskatīšanas. Tas vairāk kā tā noskaita, jā, to noteikti var darīt. Satraukums krūtīs. Tas var norādīt uz to, ka izpirkšanas tiesa joprojām darbojās. Nogurums var parādījās. Enerģijas, katram rindā. Katram savi simptomi. Viņš sāk ļoti nāk miegs. Ir nepieciešams restarts. Dators ir pietiekuši daudz pārinstalēts ticis. Es jums kā mājas darbu atstāšu lūgumus par zvērestu atlaišanu un par solījumu atlaišanu, jo tie ir līdzīgi šiem te lāstiem, bet nav tik spēcīgi. Zvērsti būtu jums noteikti ļoti būtiski, jo ja mums ir bijusi kāda inkarnācija, kur mēs esam bijuši reliģiozi cilvēki, tad ir reliģijās bijis pietiekoši ilgu laiku pilnīgs naudas noliegums, un, protams, ir dažas reliģijas, kurās ir naudas noliegums, kur šie ticīgie cilvēki pārtiek tikai vienīgi no citu cilvēku saziedotā. Un tāpēc ir vērtīgi arī šos lūgumus skaitīt. Bet parunāsim nedaudz vēl par naudas mīlēšanu. Un tāda neliela atkāpe par to, ka varbūt jūs ziniet, ka naudas mīlēšana tiek uzskatīta par grēku. Vismaz daži to tā skaidro, ka naudu mīlēt nedrīkst, un arī saviem bērniem māca, ka naudu mīlēt nedrīkst. Bet tas ir stāsts par jums, ka man ir jāsaka, ka vārdam mīlēt senajiem grieķiem, piemēram, bija pēc dažādiem avotiem līdz pat 8 dažādām nozīmēm. Tad ir 8 dažādi vārdi, kā var pateikt vārdu mīlēt. Mums tie visi reducējušies uz vienu vārdu mīlēt, protams, ir kaut kādām niansēm, kur mēs sakam draudzība, arī kas ir tieši tas, ko grieķi aprakstījuši ar vārdu mīlēt. Un ir mīlestība, kas ir tāda nesautīga, pašaizliedzīga, universāla mīlestība, kur mēs izjūtam pret jebkuru no svešiniekiem, mēs izjūtam arī to pret Dievu, pret dabu, varam izjust arī to pret naudu vai gaisu, kuru mēs it kā neredzam, bet par šo te enerģiju, kas ir viens veids, kā Dievs izpauž sevi. Un ir otra veida mīlestība, mānija, arī viņam tā rakstās, mānija, jeb latviski mānija, ja, kas ir tāda uzmācīga, obsesīva mīlestība, kas ir vairāk tādā raksturo līdzvērtīgās attiecības, kur cilvēks par to vien domā, kā par šo te savu mīlestības objektu. Un arī pret naudu var izjust šo te maniakālo mīlestību vai māniju, un tad šī te naudas mānija, tas būs tas grēks, jo tad, kad mums ir šī te mānija, tad mēs esam gatavi darīt visu, to tikai iegūtu. Tad mēs ejam pāri līķiem, burtiskā, tad pārnestā un arī burtiskā nozīmē. Ja? Un
Ja mēs saprotam, ka šiem vārdiem dažādas nozīmes, un mēs izvēlamies to mīlestību, kura nav manēkā, bet kura ir šī te vispār pieņemošā, un kas vēl pat rada mums prieku un patīkamas sajūtas, tad mēs varam izmantot arī lūgumu, lai tieši stiprinātu šo mūsu mīlestības sajūtu attiecībā uz naudu. Un tie būs mums šoreiz šie te ticējumi un tādu plašāku aprakstu, nelielu aprakstu par to, ka es jums tikko stāstījuši, atradīsiet materiālos. Es vārds uz vārds, izsaucu sevi vārds uz vārds, uz pilno izpirkšanas tiesu, kopā ar naudu. Es lūdzu analizēt mūsu laika līnijas, un katru un ikvienu konfliktu vai problēmu mūsu starpā, koriģēt to izcelsmes vietās. Es lūdzu pozitīvu atrisinājumu visai šai enerģijai. Es atvainojos naudai par katru un ikvienu negatīvo un kaidīgo domu, vārdu, ticējumu, kas man kad ir bijis attiecībā pret naudu. Es atvainojos, nožēloju izdarīto un lūdzu par to visu piedošanu. Es lūdzu, lai man tiktu piedots. Izsaucu sevi vārds uz vārds, uz pilno izpirkšanas tiesu, ar nolūku mīlēt naudu, izjust prieku par naudu, kas ieplūst manā dzīvē, cieņu pret naudu, pateicību naudai un augstu vērtēt naudu. Es lūdzu jebkādu pretējo informāciju koriģēt tās izcelsmes vietās. Atkal ieklausieties sevī. Un tad vēl pēdējais lūgums šovakar šajā webinārā par naudas svētīšanu. Es vārds uz vārds izsaucu visu naudu, kas ir manā makā, manā bankas kontā, vai jums ir krājkasīte un seifs, tad arī to manā krājkasītē, manā seifā, uz pilno izpirkšanas tiesu. Es lūdzu attīrīt šo naudu no visām kaitīgajām un nederīgajām enerģijām un svētīt to. Es lūdzu attīrīt un svētīt to. Un to atkārtot vairākas reizes, tik ilgi, cik jums šķiet, ka to ir nepieciešams atkārtot. Tad daudz reizes atkārtot. Es lūdzu attīrīt un svētīt to. Es lūdzu attīrīt un svētīt to. Es lūdzu attīrīt un svētīt visu naudu. Un tad ieklausieties sevī, kas jums mainās. Šo te lūgu mēs testējam un rādīja, ka pieteikti mēs noskaitam tikai vienreiz mūžā. Efekts jau ir. Bet, ja jums ir vēlēšanās turpināt uzlabot savas attiecības ar naudu, tad jūs varat šo te lūgumu skaitīt tik bieži, tas ir nepieciešams. Pilnīgs miers ir patīkami. Un tad vēl pirms mēs beigsim šo webināru šo teorētisko daļu. Uzliet sakrānu vēlreiz, tad novērtējiet vēlreiz to, kādas ir jūsu attiecības ar naudu. Skalā no -10 līdz +10.
kā jūs tagad to izjūtat? Atcerieties, ka mīnus 10 bija ļoti sliktas attiecības ar naudu, un plus 10 bija ļoti labas, maksimāli labākās attiecības ar naudu. Un, lai novērtētu savu progresu, salīdziniet ar to, kādas ir izmaiņas. Tātad, tas, ko es redzu, plus 5 no mīnus 2, 6 no 4, pakārties par 2 uz augšu, ir plus 7, no 0 uz 8 ir uzlicis, un tad ir bijis ļoti vērtīgi strādāt. Man priekš to redzēt. 8 no mīnus 3 milzīgs leciens ir. Pārējiem. Arī plus 8. Tad šīs dienas tēma bija attiecības ar naudu, un tas, ko mēs izmantojam šos lūgumus, tie tiešām bija vērsti tieši uz attiecībām ar naudu, kā mūsu sastarpējām attiecībām. Nākošā webinārā mēs vairāk strādāsim ar to, kāpēc nauda nenāk milzīgos apjomos pie mums. Manai naudai pat, kā es ar viņu darbojos. Es ieteiktu izvairīties no vārdu sarunām manai naudai. Tā ir man personīgā pieredze, kad es strādāju ar sistēmiskiem uzstādījumiem. Reklamēju Guntu, mūsu dalībnieci, kas vada šo sistēmiskos uzstādījumus, ko viņas arī to atklāja, ka tad, kad es biju uzlikus uzstādījumā sevi un manu naudu, tad manai naudai nepatika, kad es viņu uzstīju par savējo. Tātad vienkārši nauda, jā. Nauda, kas bija kā enerģija, kā pūstoša upe, ja gribēs iegriezīsies pie manis vai nē. Tad tajā mirklī es pateicu mana nauda, tad nē, nepatīk. Tāpēc labāk vienkārši izvairīties teikt mana nauda, bet nauda. Nauda, kas ir šobrīd manā rīcībā. Nauda, kas ir atnākusi pie manis. Nepiesavinieties naudu, jo nauda, kā enerģija, viņa vispār nav iespējams piesavināties. Dēļ tā, ka mums var piesavināties tikai kaut kāds banknotes, un tik ilgi, kamēr šīm banknotēm ir kaut kāda vērtība, kā mēs arī varam viņas iemainīt pret kaut kādām vērtīgām lietām. Es reiz vienā filmā redzēju, patiesībā ļoti smieklīga situācija, ka bija no cietuma iznāca cilvēks un devās atrakt savu norakto naudu, tikai nauda bija norakta vairākus gadus atpakaļ, un tās vēl bija Deutschmarkas, un tagad ir eiro, un viņa tā nauda vispār vairs nav izmantojama. Tā enerģija tad ir, tie papīriši ir zaudējuši savu vērtību, ja, tad bija laiks, ko var apmainīt bankā, bet pēc tam papīriši ir tikai papīrīši. Nu ko, vai jums ir kādi jautājumi šīs teorētiskās daļas ietvaros vēl? Vai arī kāda organiskā saite? Ko noteikti gribētu padalīties? Nauda un nodokļi. Jā, nodokļu tēma būs mums nākošajā reizē. Tīrīsim visu tās enerģijas, kas saistās ar tādiem vārdiem kā nodokļi, kredīti, alga, parādi. Un ne tikai to vien daudz ko citu. Visi raksta paldies. Tad. Paldies arī jūs, ka piedalījāties šajā webinārā vai arī skatījāties to ierakstā. Un uz tikšanos nākošos webināros šo ierakstu pārtraucu, sakot jums visiem atā.